lācis ar dabūju redzēt viena reize. Aizgāju ogas lasīt. Un tur tāds kalns, tam kalnam pārbi. Tur jau tagad nekā, tur jau viss, kas viens ēdis, tur jau vairs nekas nav. Man tikai kas, cik man atmiņā vēl ir, kur gāja viss cauri, vairs nebija. Un aizietam mežā, vienam kalnam pāri, āvenis, tur jau ogļi bija mežā, un ļoti daudz. Viss. Un tagad lasam, bet sāk skatīties, kāpēc tāds kaut kas biedrs bijis, un tāds samočkats, tas ogus, saspaidīts viss. Beidzās paskatās lācis staigā uz divām kājām un ar ķepam brauka ogus mutē iekšā. Tagad attais vaļa, te vajadzēs veidot to, kā saka, kur to šņori tiekš. Bija jau iestāstīts, kad tie lācis sev pa kalnu uz leju, viņš nevar paskriet, jo viņam ir, kā saka, pakaļkājas garāks par priekškājiem. Viņš uz pa kalnu uz leju nevar, pa kalnu augšā, tad viņš skrien. Un tur jau bija nostāstījumi, kad vairāk ir satikuši, kad bašķirs mežā un tagad lācis. Lācis nāk virsu, šis lazdskrūma viduc iekšā. Lācis ķeras uz riņķam lazdskrūmam un šo grib saspaidīt. Šim nazis līdz paņem un lāci pārgriež vēdu ar pušku, un viņš ir. Tas tikai tā teiks, laikam.